internetā. Tur uzskačājušies 18-gadīgie, tu arī tāds gribi būt. Tāda kombinācija kafīns plus nikotīns. Pat tev nevajag melnajā tirgū to pirkt, jo vai nu tev ir labi, vai arī tu kaut ko iemācies. Pirms tam tāds stress, tu vienkārši to kaut ko vajag. Bet tad tu saproti to brīvību, to realitāti, to patiesību. Tas vienkārši tāds, okay. Tātad sveicināti podkāstu Kvadrāts 3. epizodē. Šodien mēs esam kopā ar self-improvement karali Dāvidu Gobu. Sveiki visiem! Tātad, čau, Dāvid, izstāsti, kas tu īsti esi, kas tavu dzīves misija? Čau! Es esmu, kas man dzīves misija? Esmu self-improvement karalis, kā tu teici. Nezinu, kā tas izpaužās, bet visu dzīvi esmu ļoti bijis iekšā sevis attīstīšanā un dažreiz varbūt pa daudz, varbūt arī par to parunāsim. Bet esmu vīrs, sievai, man sieva jau 4 gadi. Esmu uzņēmējs, savus uzņēmumus, kur mēs ar sievu arī attīstam. Arī maija beigās jau būšu tēvs. Jā, sieva ir stāvoklī, 7 mēneši jau. Opa. Jā, un dzīves misija ir atrast patiesību. Atrast patiesību, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc esmu šeit. Jā. Interesanti. Par patiesību līdzīgi arī man. Jā? Tā kā var piekrist tev, jā. Tātad, runāju par fitnesu. Kā tev vispār viss sākās? Viss sākās ar to, ka kaut kādos 13-14 gados es biju tievs ļoti. Ļoti tievs. Es spēlēju futbolu jau kopš kādiem 5 gadiem. Man vienmēr paticis sports. Paticis tas izaicinājums, adrenalīns. Es vienkārši sapratu, ka esmu pat tievu. Es gribēju nedaudz pārliecību uzlabot. Un tad es sāku iet uz sporta zāli. Tad es vēl dzīvoju Beļģijā. Kaut kādos 15, 16 gados, laikam, pirmo reizi sāku iet. Bet tad man tā aizrāva, jo es redzēju rezultātus. Es redzēju, kā vienkārši muskuļi auga. Tu paliec spēcīgāks, pārliecinātāks. Jo, kā čalis zina, ka jo tas iedod kaut kādu veidu pārliecību. Un tad es aizgāju jau tā, ka citi cilvēki sāk prasīt, kādu dabūt tādus rezultātus. Tad sāk mācīt. Bet jā, man liekas, tas viss sākās ar to, ka vēlējos būt pārliecinātāks, spēcīgāks, labāk izskatīties. Un tāds arī aizved līdz pārējām lietām. Tur. Jā. Aptuveni pēc cik ilga laika tu arī redzēji to rezultātu? Es domāju, ka jau pirmajā gadā tas saucās tas newbie gains. Jā. Kad pirmo reizi es sācu iet, tad ķermenis ļoti, ja tu kaut cik labi ēd, bet arī pat, ja tu slikti ēd, ķermenis ļoti ātri reaģē uz šo stimulu. Un tad arī tu labi sāc redzēt rezultātus. Pirmie 2 gadi, jau 3 gadi. Pirmajā gadā jau es redzēju rezultātus. Un tad tas gāja līdz brīdim, kad tu savu naturālo kaut kādu griestus sasniedzi. Un tad sākās visas tās dilemmas, vai sākt lietot vai nē. Bet, paldies Dievam, paldies sev, ka es to nesāku darīt. Un, jā. Tas cik dzirdēts, kad cilvēki tiek līdz tam savam saucamajam maks, un tad vienkārši aiziet jau. Jā, aiziet tālāk, jā. Bet, zini kā, labāk jau ir tā, ka tu aiziet līdz tam savam naturālajam limitam, un tad tu sāc lietot, tad tu varbūt vari būt tur kultūrists, vai arī, powerlifters vai kā. Bet es zinu, kur pusauģi, kuri nav gatavi gaidīt, viņi 2. gadā jau sāk lietot. Tas gan tā. Tas ir pilnīgs čau, ka tu jau uzreiz sāc, tu pat nezini, ko tas prasa, ko tas nozīmē. Un tu uzreiz lec iekšā tikai tāpēc, ka tu redzēsi kādu internetā, ka viņš labi izskatās un tu gribi izskatīties tāpat. Un pēc tam jau arī grūti ir, ka tu tā nepacietīgs esi, neesi uztrenējis to. Man liekas, galvenais jau ir uztrenēt to pacietību, ka tu izveido savu fizīku, vai ne? Jā, disciplīna. Viens ir tas, ka tu labi izties, bet otrs tas, ko viņam tas prasīja, lai to sasniegtu. Un tas jau, manuprāt, tas arī man bija pats labākais, ko es iegūstu no tā visa, ir tas, ka to disciplīna un arī pacietība, ka tu ej un atkal ej un tu mazu rezultātu redzi. Jā. Man liekas, tas ir daudz vērtīgāk nekā tas gala rezultāts, ka tu vienkārši tev ir milzīgi muskuļi. Jā, tas reiz cita mentalitāte ir tāda. Jā, un es domāju, ka īstenībā daudz tas self-improvement arī sākās no tā, no fitnesa kultūras, jo tas ir, tev jāstāsta, ko tu ēd. Tu nedrīkst ēst visu, ko tu vēlies. Tev ir jāmācās arī par vingrinājumiem, kā labāk izpildīt. Un tādā veidā sāku sevi uzlabot tajā aspektā. Es domāju, ka tas arī
un ir palīdzējis pēc tam citos dzīves aspektos. Un tāpēc es domāju, tie pusauģi jaunieši, kuri uzreiz iemetās tur iekšā, tad viņi paši sev nozog daudz svarīgas mācības. Jā, viņi arī nezina risku tam visam. Tas gan. Ja ir viens parādīt, kāds ir, un beigās jau tur cik ir bijuši gadījumi. Jā, ka tagad jau arī vairāk mirst. Jā, tagad ritīgi īstenībā. Tas arī tā teikt popularizēts kā baigā ātrā metode labā. Jā, un tad tagad vispār tik jau pieejams ir, ka tev pat nevajag, lai ārsts tev noraksta, vai arī pat tev nevajag melnajā tirgū to pirkt. Jo ir tie saucamie, labi, varbūt negribu popularizēt, lai zinātu, kā viņi sauc, kur ir viena viela, kur tu vari pat legāli nopirkt. Un tie arī saucās kā steroīdi, bet tikai kā tabletes formā. Un tie arī ir sava veida steroīdi, un to nevajag. Jo viņi ir it kā uz priekš dzīvniekiem domāti testēšanai vai ko, un tāpēc arī viņus drīkst pārdot tirgu un pasūtīt internetā. Ļoti dīvaini, bet tu vari piekļūt, ja tu vēlējies, ja tu 13 gadu, bet labāk tad nevajag. Nē, es saprotu, ka, ja kādam ir dzīvnieks, viņi ir ķipa dzīvniekam. Viņam, jā, bet īstenībā tu pats lieto. Jā. Oi, drausmas. Nē, jā, un diemžēl Amerikā ļoti populāri tas ir. Latvijā tā vispār lieta ir? Gan jau, ka ir kādi, kuri zina. Ja es to zinu, tad noteikti ir vēl, kuri zina. Jā. Bet tas arī tev ilgtermiņā to pašu testosteronu līmeni, kur to ķermenis naturāli ražo. Viņš beidz to darīt, un nav labi beigās. Un tu sāki, pusauģi jaunieši to nezina, un tad viņi ieiet tādās komplikācijās. Tu padomā, ko tu redzi internetā. Tur uzskačājušies 18-gadīgie, tu arī tāds gribi būt. Jā, daudz vienam nezinu, kā viņi ir uzskačājušies. Tieši tā, un ko viņi dara aiz skatuves. Jā, tas atkarīgs arī no kāds tev ir ģenētikas. Protams. Tu vari es pat teiktu, ka man ir labas un sliktas ģenētika. Man ir laba ģenētika, kas var būt savs, un ir daudz cilvēki, kur īstenībā pat ļoti gribētu, viņi nevarētu būt tik savs, jo viņiem ir nedaudz tā masīvāka uzbūve. Bet tajā pašā laikā man ir ļoti šauri pleci, un esmu pēc dabas tievs, tāpēc es nevaru nenormāli uzkāpties. Un ja es skatītos kādu, kuram nenormāli liela pleci, kurš ir tik uzkāpājies, es tikai varētu to panākt ar steroīdiem. Tāpēc, tas tā salīdzināšanās tāda. Katram ir sava lieta, un vienkārši galvenais attīstīt to savu disciplīnu un rūpējies par sevi, un tu nesalīdzinies ar citiem. Sanāk, tu teiktu, ka tas brīdis, kas tev lika dzīvē censties sasniegt kaut ko vairāk, bija tas brīdis, kad tu biji tievs un ar motivāciju? Jā, tas palēnām ir tāds kaut kāds savu veidu, varbūt, nezinu, vai tāda savu veidu mazvērtība vai ko, ka tu gribi kaut ko parādīt, ka ir. Bet, tas gan jau, kas sākās varbūt tur. Bet tad tas aizgāja uz citām lietām, un tagad tas fitness jau nedaudz mazāk ir. Es tik ļoti baigi to nefokusējos, gan arī vispār to nefokusējos. Es vienkārši to redzēju kā labu tādu pamatni, uz kā uzbūvēju to disciplīnu. Tagad pielietoju to citās lietās, un tas izskats īstenībā tagad ļoti mazsvarīgs. Kā tu teiktu, kas ir ideālā dienas rutīna? Ja tu gribi, kā jau teicu, uzbūvēt disciplīnu, vai kaut vai vienkārši labu fizisko sagatavotību, veselīgu. Kā tev liekas? Jā, mēs jau zinām, ka mūsdienās ir ļoti daudz visādas rutīnas. Tur 4 no rīta pamosties, ej ledus vannā. Jā, tur 5 no rīta jau maratonis noskrējas. Savā veidā kaut kam ir taisnība, kaut kam nav. Bet kā es to esmu priekš sevis sapratis, ka man galvenais ir izdarīt to darbu, kas man ir jāizdara. Un nav obligāti, es arī mēdzu likt pārāk lielu fokusu uz šīm kaut kādām specifiskām rīta rutīnām vai dienas rutīnām vai vakar rutīnām. Bet dienas beigās tev ir tik liels fokus uz to, ka uz to pašu galveno darbu, kas tev ir dienas laikā jāizdara, tev mazāk ir laiks tam vai mazāk mentālā kapacitāte. Jo normāli fokusējies, lai visas pārējās lietas, kamēr ir kāds cits tur, kurš pamostās 10, izdara monsteri, uzēd čipšus un vienkārši 8 stundas vienkārši nokapā pie savu uzņēmumu vai jebkas, ko viņš vēlas sasniegt. Tāpēc, tajā ilgtermiņā viņš būs neveselīgs. Tāpēc priekš manis tas ir dienā man vismaz vajag reizi dienā pasvīst, pasportot, jo tur arī skatīsies, ka tur visi ievērojamākie uzņēmēji vai kur jebko sasnieguši, viņi gandrīz visi kā viens saka, katru dienu viņi iet uz sporta zāli. Tas nav tieši tur cilāt stieņus, bet vienkārši pasportot, pasvīst.
Jo tas ļoti palīdz gan mentālajiem, fiziskajiem, visam. Tāpēc man arī katru dienu vienkārši vai tas no rīta vai pa dienu. Kaut vai tā ir gara pastaiga, pusotru stundu. Tā kā nav jābūt konkrētam, vai man ļoti patīk pēdējā laikā pedlu uzspēlēt. Ko te? Pedlu, nezinu pedlu? Nē. Padals, vecīs. Kas tas ir? Tev jāsāk pamēģināt. Tas ir tāds tenisa novirziens, tāds sporta veids, kas tagad ir. Par to sienu? Jā, tas ir stikla sienas. Jā, un es laikam gribēju pamēģināt. Maize. Tā kā reāls, nezinu. Jo, es tur, kā es minēju, kaut kāds 9 gadus nospēlēju futbolu, man vienmēr sports ir paticis. Un kad vienkārši aizēju uz to, tu, nezinu, rītīgi interesanti, ļoti azartisks, daudz dinamiskāks arī nekā futbols. Un, ja tas bija sportists, tad ļoti ātri tu vari ielikt iekšā un tev sanāk. Īstenībā tikko mēs spēlējām turnīru pedalā, un mēs spēlējām pret Latvijas futbola izlases treneru asistentu Itāli. Un viņš ir 500 spēles un nospēlējis serijā. Itāļu līgā pirmajā 500 spēles. Viņš ir profesionāls, nereāls futbols. Viņš tagad tārdās pedalā, viņš tik labi spēlē. Viņš mūs uzvarēja. Bet tas, ka rītīgi interesanti, tāpēc, ja jūs arī kāds esat sportists un jūs gribat ko jaunu pamēģināt, tad baigi labi to var iesakt. Bet jā, vienreiz dienā man vajag pasportot. Tas ir non-negotiable. Kā esmu sev izdarījis, vienkārši man ir tādi 5 non-negotiable, kuri man katru dienu ir jāizdara. Man nav konkrēti no rīta man kaut kādas lietas, kuras jāizdara, bet 5 non-negotiable. Tātad paskriet, pasportot. Tad man ir no rīta, man ir savs laiks, kad es esmu klusumā, mierā. Man ir jābūt klusumā, mierā no rīta, lai sakopotu savas domas. Cik ilgu laiku parasti dari? Kā kur reizi īstenībā es ļoti cenšos klausīties, ne jau uzreiz hustlot, grindot, bet saprast, ka labi, mēs šorīt man jābūt mierā. Kaut kāds 15 minūtes, 20, varbūt pusstundu. Man tā ir vairāk pat tāda meditācija, lūkšana. Un tad man ir Bībeles lasīšana, kas man ir ļoti svarīga, lai sāktu savu dienu pareizi. Un tad jau uzreiz lecu iekšā darbā. Jo esmu sapratis, ka nekādi īstermiņa baudas pirms darba, pārsvarā labāk nē, jo grūtāk tad strādāt, un tas tur varētu arī ļoti dziļi ieiet tajā. Bet, kad es sākumā cenšos to mieru, kad man ir tas rīts, es vienkārši novērtēju, kas man ir. Es lasu Bībeli, un tad es eju iekšā darbā, es saprotu, tas do-lists saliek uzreiz, kas man ir jāizdara. Un viens kīkos arī daru, ja man ir pauze, piemēram, pusstundu es pastrādāju, tad man ir pauze. Un man ir galvenais, ka tai pauzē ir jābūt garlaicīgākai nekā pašam darbam. Es nedrīkstu kaut ko interesantu pauzē darīt. Nenormāli svarīgi. Kad vienkārši skatos ārā pa logu, izēju ārā uz 5 minūtēm vai ko, un pēc kādām 10 minūtēm man gribās atkal strādāt. Tas ej apakaļ. Tas ir labs īstenībā. Jo cilvēki, kā viņi ņem pauzes arī 9 to 5 vai ko, viņiem garlaicīgi paliek, viņi tur sāk scrollot vai ko, un tad tik neproduktīvs tu paliec. Man ir tā, ka līdz visi darbi nav padarīti, man nav nekāda īstermiņa bauda. Un tad tu ļoti ātri, tev ritīgi arī pat interesē, tev gribas iet apakaļ darbā, tev gribas atrisināt problēmas. Un pēc tam, kad ir visi darbi padarīti, tur pa dienu, tad ir zāle un, nezinu, ar sievu pavadīt laiku, tur pasportot. Bāc, bet tā baigā feature īstenībā. Jā. Tu nebūt iedomājies. Tas ir key īstenībā, ko es ieteiktu. Un arī tie non-negotiables, es dienā ilgāk pa pusstundu neesmu sociālos mēdījos. Es vienkārši uzlieku limitu uz telefonu un viss. Jā, tie ir researcham kaut kādā. Jā, research man iznāk ārā, arī esmu ļoti īstenībā uztrenējis savu algoritmu sociālos mēdījos, ka man metās vai kaut kāds sprediķis, vai metās tur tikai kaut kāds ļoti tāds informatīvs, labs video vai ko. Es dabūju bišķiņu labu knowledge vai motivāciju vai ko, un tad es tur 15-20 minūtes esmu ārā, un dienas laikā 3 minūtes. Tā kā nepiesārņo savu galvu, saprot. Man tas ir ļoti svarīgi, ka es tā vietā, ka es baigi uzņemu, vienkārši labāk radu. Un tāpēc man tas ir īstenībā ļoti svarīgi, ka es pārāk daudz neuzņemu. Ok, runājot tieši par konkrētu ēšanu, varbūt es dzirdēju tādu lietu kā carnivore diet, tā, kur gaļēd un šitos auglīšus. Es laiku dzirdu, tu esi mēģinājis pats? Nē. Vai tā ir galīgi tā kā... Zini, ka varbūt katram ir sava lieta. Arī katram savs organisms. Es uzreiz zinu, ka tas nestrādā. Man vajag ogļhidrātus. Man patīk ogļhidrāti. Ogļhidrāti dod man enerģiju. Un tas arī interesanti. Tas ir varbūt, ja kāds ir drošs, var pamēģināt. Un ja tu redzi tur mēneši, 2, 3, 5, 6, tu ļoti labi jūties, tev ir enerģija.
nu, tad ok, tad tu turpini to darīt. Bet cik es arī esmu varbūt bijis papētījis, ka nav tas varbūt visoptimālākais uzturvērtības plāns, jo tur ar gaļu tu nevari uzņemt visus minerālu vielas un vitamīnus. Protams, tie augļi tur ir, bet tā kā... Nav tā, ka pazūd tas brain fogs? Nu... Varētu būt. Es nezinu, es jau neesmu. Jā, nē, protams, bet tas, man liekas, brain fogs ir vairāk no cukura. Ne tīri no ogļhidrātiem, jo ogļhidrāti paši par sevi nav slikta lieta. Jā. Bet ogļhidrāti vienīgi, piemēram, kaut kā tur tīri baltmaize vai ogļhidrāti bulciņās vai kā, viņi ir apstrādāti un ar cukuru, un tas baigi uzsit tev cukuru līmeni asinīs, cukurs pēc tam ātri strauji nolec, un tāpēc, kad tas cukuru līmenis asinīs ir nolicis zemāk nekā kā tev vajadzēja būt optimālajam līmenim, šis izveido smadzenēm to brain fog. Un tāpēc vienkārši ogļhidrāti paši par sevi, piemēram, saldais kartupeļs, ļoti labs ogļhidrāts. Viņš ļoti palēnām uzaudzē šo cukuru līmeni asinīs, un viņš ilgi noturās. Un tev nav tas krāšs, tev nav tas brain fogs pēc tam. Tad tā, jā. Jā, tāpēc tie cukurs un ogļhidrāti viņi bieži ir savienoti kopā, un tāpēc var slikta slava ogļhidrātiem būt. Bet, ja ir tāda laba ogļhidrāta, piemēram, kad tas pats kartupeļs vai pilngraudu kaut kādas maize vai tās viss, man liekas, labas lietas, kartupeļi arī paši par sevi arī ir ok. Ja visu laiku cik es domāju par ēšanu, man ēšana tā ir tā lieta, kas man galīgi neizdodas. Sēdu, ko es gribu, man nekad nav sanācis nosēsties pie vienas dienas. Es cenšos vienkārši ielikt gaļu iekšā ēdienu reizē un kaut kāda veidā šo piedevu. Lai ir aptuveni tā. Galvenais, ka tas proteīns gaļa viss ir iekšā. Cik es zinu, es godīgi varu šajā tēmā galīgi ne. Bet, man visu laiku likās, ka tiešām tie ogļhidrāti galīgi slikti ir. Nē, tāpēc man tāds, pēc kā es vados, pirmkārt ir tas 80-20 likums. 80% no 90% varbūt, bet 80-90% no visa, ko tu ikdienā ēd, galvenais, lai ir nepārstrādāts kārtīgs ēdiens, tur gaļa, dārzeņa augļi un kārtīgi arī ogļhidrāti, kuri lēnāk sašķeļās cukurā un lēnāk paaugstina. Un 10% varbūt 20% ēd to pārstrādāto kaut kādu vakarā pie filmas vai kā. Tas nav arī pats sliktākais, iedzer kaut kādu, nezinu, tur buņģiņu vai ko. Bet, ja tu 89% no tā visa, ko tu ēd, ir vienkārši šis nepārstrādātais kārtīgs ēdiens, un kas man ir arī 2 līdz 3 porcijas augļus un dārzeņus dienā cenšos uzņemt, tad tu visu uzņems un būs labi. Jo zini kā, tas izklausās arī, man tā arī ļoti bija visu vai neko mentalitāte. Obligāti šito un obligāti šito nē. Zini, tu ej galējībās. Es arī ļoti gāju galējībās. Bet lēnām esmu sapratis, ka tas ir par optimizēšanu. Kaut kāds, protams, tu zini, tos cukurus nevajag ēst, bet par rētam vakarā jau tas neko slikti nenodarīs. Vairākoties tu ēd tos nepārstrādātos to pārtiku un arī būs labi. Galvenais, protams, ir tas olbaltumvielas, kas ir gaļa, olas un tā tālāk, biezpiens. Un tad pieliec klāt 2 līdz 3 porcijas augļus dārzeņu dienā. Nedaudz ogļhidrātus, vakarā kaut ko padarbojies un viss kārtībā. Tad izklausās labāk. Tāpēc saku, un tāpēc cilvēkiem viņiem ļoti grūti paliek, jo viņiem liekas, ka viņiem jāievēro kaut kāda veida diēta. Man ir diezgan neiespējami pieturēties pie diētas. Es domāju, ka jebkuram, jo ilgtermiņā tu neizbaudīsi to. Tev vajag atrast kaut ko tu izbaudi, kas tev garšo, un tajā pašā laikā, kas ir tas 80-90%, kad dienā tu ēd labu, kārtīgu pārtiku. Un kādam var iztīties vairāk gaļas, kādam var iztīties vairāk varbūt tie ogļhidrāti. Ja te daudz strādā, tas super, bet galvenais optimizējot, lēnām atņemt tās lietas, kuras nevajag pieliest, tu zini, ko vajag, tur dārznīšu, auglīšu tā tālāk. Tu nonāc pie savas diētas, kuras vienkārši tev patīk. Runājot par ideālo dienu, kā ar sporta veidiem? Kurš tavuprāt vispār varētu būt tas labākais? Vai vismaz ieteicamie tādi varu pāris, kurus ir svarcelšana, tādā garā? Tas labs jautājums, jā. Es pat teiktu sporta veids, kuru tu gribi darīt. Jo daudziem,
Protams, es tur varu, jo es arī vairāk esmu iedziļinājies svarcelšanā, fitnesā un tā tālāk. Es varētu tur stāstīt, ka tas ir nenormāli svarīgi, jo tev vajag uzaugt muskuļu masu, lai vielmaiņa uzlabojās un lai arī tavu ķermenis labāk funkcionētu un tas ir spēcīgs. Tas pats par sevi, es domāju, ka īstenībā fitnesa svarcelšana, ja cilvēks nekad to nav darījis, vai viņam ikdienā nav tādas fiziskas, grūtas muskuļiem, tādas slodzes, kaut kādi vingrinājumi vai kas, tad es noteikti ieteiktu, vai tev ir 18 gadi vai 60 gadi, uztrenēt savu muskuļu masu, jo tas pātrina tavu vielmaiņu, vieglāk nomest lieko svaru, un arī vienkārši pats tavu ķermenis labāk funkcionē. Un arī pēc tam, kad tev ir 60, 70, 80 gadi, tev ir tā muskuļu masa, kur tev uztur. Jo interesanti, ka pēc 30 gadu vecuma katru 10 gadi cilvēks zaudē 3 līdz 8% savu muskuļu masu. Pēc 30 gadiem katru 10 gadi zaudē 3 līdz 8% muskuļu masu. Uz vecumu, jā. Jā, tas ir naturāls process. Un ja tu neko nedari pret to, vai tu neesi strādājis līdz tiem 30 gadiem, tad tu daudz ātrāk novecos. Jo tev būs paliks vārgāks. Tāpēc tā ir tā viena lieta. Bet, tas ir tāds pamats standarts. 2 reizes nedēļā, ja tu neesi to darījis, aiziet ar treneri, uztrenēt muskuļu masu. Bet virs tā, protams, arī ieteikt kaut kādu kardio tipu. Kas ir tas pats, ja cīņas sports tev varbūt patīk, tev kā MMA, varbūt es kādreiz boksu pamēģināju. Tagad man tas ir pedals, bet varbūt tev ļoti patīk skriet, aiziet, skriet, vai ne? Bet galvenais atrast kaut ko tu vari 2 reizes, 3 reizes nedēļā tiešām ar prieku darīt. Jā, ok. Cik reizes nedēļā būtu ieteicams vispār? Kaut kāds fizisks katru dienu? 5 reizes nedēļā. Tur, protams, arī var vairāk, mazāk. Smagos vispār teikt 2 reizes, 3 reizes. Jā, fitness, tur svarcelšana 2 reizes, 3 reizes. Ja tu neej uz kultūrismu tā tālāk, ja tu tīri savai veselībai un pašsajūtai, tad pilnīgi pietiek. Ja tev tāds, jā. Jo, ja par daudz, tad es dzirdēju, ka jau dedzina nost to muskulu beigās. Jā, un arī tev ķermenis lēnāk atjaunojas, un tev ļoti labam miegam ir jābūt, lai tu varētu pietiekami labi atjaunoties, lai atkal optimāli varētu trenēties. Tāpēc tādam vidējam cilvēkam 2 reizes, 3 reizes nedēļā, un kardio tipa treniņš arī 2 reizes, 3 reizes nedēļā. Jā. Un tad arī iet pastaigās, kas ir, mēs arī pēc laika atklāja priekš sevis, ka pastaigas baigi labā lieta. Jā, prātu iztīri un vienkārši pa mežu īpaši tu vienkārši jūties daudz labāk. Atpakaļ runājot par uzturu. Varbūt es dzirdēju tādu kombināciju kafīns plus nikotīns. Vai viņi vispār strādā? Jo daudzi saka, ka viņi strādā, tad ir puse, kas saka, ka viņi ir galīgākais sūnu. Kā tev liekas, varbūt zini? Jā, es esmu dzirdējis, protams, ka strādā. Manuprāt, tādā ziņā, ka es neesmu to mēģinājis pats. Jā. Bet es domāju, pēc tā loģiski, es zinu, esmu dzēris kafiju, es zinu, kā tas ir. Kad iedzerot kafiju, tev ir tāda lielāks fokus vai enerģija, nezinu, kā tu vari to nosaukt. Un nikotīns izdara kaut ko līdzīgu, ka viņš iedod tev tādu, tu vairāk vari. Alertness, tu vairāk tā sajūta vai vairāk var fokusēties vai kā. Un, protams, tās divas sakombinējot, tu vari vēl konkrētāk, skaidrāk un vēl strādāt dziļāk. Jā. Bet es priekš sevis sapratu arī vispār par kafiju un tādām lietām. Atkarīgi? Jā, man ir tāds, ka es negribu, lai jebkas mani padara atkarīgu. Es negribu, lai nekas man, Bībelē tas ir teikts, kalpina. Un tos priekš sevis esmu ļoti paņēmis. Un priekš sevis arī par kafiju. Tieši tas pats man tāds. Kāpēc man ir jādzer kafiju, ja es varu pamosties, piemēram, pēdējo 2 nedēļu laikā es tieši to testēju. Sākumā varbūt bija grūtāk, ja tas pieredzi pie darba, tev ir tā pustās kafija. Jā. Man tagad ir tāds, kāpēc man vajag to kafiju, tas man vienkārši galvā ir. Un es vienkārši paņemu tasi ūdens un eju strādāt. Un pēc 2. 3. dienas man reāli esmu tikpat produktīvs kā ar kafiju. Jā, tas pats efekts, jā. Tieši tas pats efekts. Tāpēc man tāds, priekš kā man no vienas puses čakarēt savu veselību, jo daži arī saka, ka dzerot kafiju, pirmkārt tas ļoti tevi dehidrē. Jā. Un arī otrs tas, ka tu atņem kaut kādu veidu savu enerģiju no nākotnes, no kaut kurienes tu paņem to enerģiju. Es nezinu, vai tā ir taisnība, ka tu aizņemies no. Bet man tāds, priekš kā man būtu atkarīgam no tā, jo esmu dzirdējis, ka cilvēki, kur ļoti daudz kafiju dzer,
Viņi beidz dzert, viņiem pat galva sāk sāpēt. Tā kā ohas tā kā ir. Jā. Tas varētu būt tas tāds atkarības veids. Un tavs ķermenis vienkārši pieredz pie tā. Es varu bez tā dzīvot ar ūdeni, sasniegt tādus pašus rezultātus, kāpēc ne? Un tāpēc es zinu, ka tas varētu strādāt. Bet man ir tāds nostāja, priekš kā man to vajag, es varu palikt atkarīgs no tā. Jā, liekas, risks no vienas puses. Man tā kā tas nav vajadzīgs. Es negribu no kā būt atkarīgs. Jā, tur baigi tāda, man liekas, noturīgam tādā ziņā. Jā, jo es domāju, ka tu pat arī zini, tu vari aiziet līdz tam brīdim. Tas, man liekas, tāds standarts. Tā kā tev ir tas nikotīns ar kafiju, un kāds tev pasaka, un tu esi atkarīgs. Nē, es varētu beigt, jebkad, kas gribētu. Es neesmu atkarīgs, man vienkārši patīk. Tad tu esi atkarīgs. Tā kā tu pats vari pat nezināt, ka tu esi atkarīgs, kamēr tu esi atkarīgs. Tā, man liekas, tāda, Tas ir tāds slīdena līnija. Es domāju, ja kāds var 5 reizes nedēļā dzert kafiju un lietot nikotīnu, kamēr viņš strādā un nebūtu atkarīgs, tad par viņu jāuztais kaut kāds pētījums. Jā. Tas tā kā jau teicu, 5 reizes lietot visas tās lietas, un es neesmu atkarīgs. Jā, man vienkārši palīdz strādāt. Es katru dienu, bet es neesmu atkarīgs. Es katru dienu to lietoju, bet nedēļas kārtībā. Labi. Kā tev vispār ir ar neveiksmēm? Kā tu viņas redzi, kā viņas risina? Piemēram, tev notiek kaut kas neveiksmīgs. Kā tu dari, lai neapstātos, bet turpinātu, kur atrod to motivāciju? Tas ir labs jautājums. Protams, ir tās klišejiskās standarta atbildes. Neveiksmes ir laba lieta, jo tu iemācies kaut ko no tā. Bet, es tā kā piekrītu tam, bet es arī visu, kā es tagad pēdējā laikā esmu domājis, un domāju saskaņā ar Bībeli, jo tā sākumā es arī teicu, ka es cenšos atrast patiesību, un priekš sevis atrast, ka tā ir tā patiesība, jo tur pilnībā viss tā kā ir. Bet Bībelē arī ir rakstīts par to, ka tātad par ko mēs tikko runājam? Bībelē ir rakstīts, ka teic sevi laimīgu un priecīgu grūtībās un izaicinājumos. Un man arī bija tāds, vienmēr, it kā tu to lasi vai dzirdi, vai ne, teic sevi laimīgi, bet ko tas tiešām nozīmē? Manuprāt, tas nozīmē, ka tu burtiski katru dienu esi laimīgs un pateicīgs. Ja tev vienalga vai ir veiksme vai neveiksme, vai veiksme, super, es esmu priecīgs par to, vai arī neveiksme, kaut kāda izgāšanās vai grūtības, tu saproti, ka labi, man Bībelē ir teikts, Dievs saka, teic sevi laimīgi tajā, jo no šīm grūtībām tev nāk tā kā izturība un pacietība un visas šīs svarīgās īpašības, kuras ir vissvarīgākās šajā dzīvē. Kā mēs viņus varam iegūt tikai caur šiem grūtiem laikiem. Un sanāk, ka tu vienmēr esi pateicīgs un laimīgs un apmierināts, jo vai tev ir labi, vai arī tu kaut ko iemācies. Tāpēc priekš sevis arī to esmu tā paņēmis, bet nevis vienkārši tā to sakot, bet tiešām, ka tev ir tāds grūts brīdis, tu teici sevi laimīgu. Tas laiks sev to skandiņu, tu teici sevi laimīgu, jo tas ir kaut kas, kas tev veido un ved tālāk. Un bez tām lietām, kā es jau minēju, tu nevari iemācīties svarīgākās dzīves principus, jo man arī patīk, ka tu Dievam var prasīt, dod man pacietību, dod man naudu, dod man šo un to. Un ne jau viņš tev šitā to dos. Viņš tev dos pacietību, ka tev būs jāgaida 10 gadi vai 5 gadi kaut kam. Bet nē, es negribu gaidīt, bet tu teici, tu gribi pacietību. Tas arī ir tas pats, ka tu vienkārši redzi to brīdi, kā labi iespēja augt. Un tas arī ļoti tādā ziņā. Viss, kas bijis ļoti grūts un pretīgs brīdis, visbiežāk ir tas brīdis, kas tev izmainīja uz labo pusi. Tieši tā. To, ko tu negribi atcerēties, visbiežāk ir vislabākais brīdis, kas tev ir izmainījis. Man liekas, no Bībeles man arī ļoti līdzīgs viens tāds. Es nepateikšu, kurš tieši, bet tur tā teikts, ka šis beigsies. Un bija stāsts par to princi, kurš gribēja, lai viņam kalps atnes gredzenu, uz kura rakstīts kaut kas, kas liks viņam justies labi sliktos brīžos un slikti labos brīžos. Un kalps viņam atnesa gredzenu, uz kuru bija rakstīts, šis drīz beigsies. Un tā kā no vienas puses, ja tu esi pazemīgs visu laiku, jo līdz ko tu esi piesamēs, tev uzreiz dzīvē viss izdodas labāk. Viņš kaut ko labu izdara, viņš zina, ka šis beigsies. Kaut ko viņš galīgi slikti izdara, viņš zina, ka šis beigsies. Jebkurā gadījumā to tā arī, man liekas, var arī pēc tāda principa arī vieglāk, man liekas, man dzīvot personīgi. Jā, man tas ļoti īstenībā arī ir atbrīvojis. Jo tad ir tas brīdis, ka tu, jo mūsdienās, ka arī, es arī tajā ļoti daudz biju, un vēl projām tas tā kā laužos ārā no tās mentalitātes, ka tu visu laiku dzenies pēc kaut kā.
Un, man liekas, tas arī nedaudz sasaistās ar to, ka tu vienkārši iemācies. Tu vai nu ir labi vai slikti, bet tu uz to nefokusējies. Tu zini, ka šā vai tāds paies. Un tad arī tu nedzinies pēc nekā, kas nāks tālāk. Tas nav, piemēram, piemērs, kad bērnībā vai ne, man bija Sony Ericssons. Un es redzēju, tur kādam varbūt ir iPods touchscreen. Un tad likās, ja man būtu tas iPods touchscreen, tad vienkārši viss būtu tik labi. Bet tu ej cauri neveiksmēm, grūtībām, tur cēlies nopelnīt naudu, lai sasniegtu to iPodu vai dabūtu. Tu dabūtu to, un tev ir tāds maziņš gandarījums uz mazu īsu brīdi. Bet tad tu pasties, kādam jau iPhones ir tāds, man vajag to iPhone. Un tad atkal skaties uz priekšu, un tad man vajag to, un tu dzenies pēc tā. Tā mūžīgi, jā. Un tā mūžīgi, un tāpēc arī Salamans, visgudrākais vīrs, kāds bijis Salamana mācītājā, viņš raksta, tā ir visu vēju ķeršana. Tu vienkārši laiku ķer vēju, bet tu nekad to nenoķers. Un tur, man liekas, cilvēki ļoti pazūd. Es arī tur biju pazudis kādu laiku. Es laiku dzenies pēc kaut kā, bet ko? Tāpēc arī ir bieži, kad vīrieši nonāk tur, biznesa viss notiek un pusmūža krīze, viņiem vajag jaunu sievu, jaunu mašīnu, jaunu jahtu vai ko, jo viņi vēl grib kaut ko noķert, bet viņi nevar. Yeah. Un tāpēc priekš sevis esmu sapratis, ka vienkārši esi. Tāpēc vienkārši esi tagad un nedzinies pēc nekā. Dievs arī Bībelē par to runājis. Teici sev laimīgu tagad, tev nav rītdiena apsolīta. Esi vienkārši tagad. Un priekš manis bija ļoti svarīgi, es sapratu, man nekas nav jāizdara, man nekas nav jāsasniedz, lai es būtu apmierināts un laimīgs. Jāuzticas vienkārši Dievam. Vienkārši tu uzticies Dievam un esi laimīgs tagad. Teici sevi laimīgi tagad. Un arī Jēzus Mateja evaņģēlijā to teica. Viņš teica, vai dzīvība nav labāka par ēdienu un miesa ķermenis nav labāka par drēbēm. Tas tāds interesants, man lika padomāt, tas saprata, iedomājies. Mums ir dota dzīvība, man ir dota dzīvība, tev ir dota dzīvība. Un šī dzīvība ir vienkārši apbrīnojama. Tu vari piedzīvot lietas, tu vari ar cilvēkiem, tu vari kaut ko jaunu iemācīties, tev ir dota visa šī pasaule. Un vienkārši tāda dāvana ārprāts man ir tik labi. Man ir dots ķermenis, es varu redzēt, dzirdēt dziesmas, es varu sagaršot tur ēdienus. Un vienkārši ārprāts tik labi. Ko mēs kā cilvēki darām? Mēs dzenamies pēc Gucci krēkla, mēs dzenamies pēc kaut kādām lietām. Ja es saku, pak, vai tas dzīvība un ķermenis nav labāks par to, ko tu dzenies? Jā. Vēl krūtāku krēklu, bet ko? Un tu esi nospiests katru dienu, tu esi stresā katru dienu, lai sasniegtu to kaut kādu iedomājumu, kas tev palīdzēs. Īsumā Dievs saka, šīs, kas tev tagad ir, vai tas nav labāks? Baudi tagad, vienkārši esi. Un tas varētu ļoti dziļi iet arī, kad Dievs arī saka, visu kaut ko. Nē, no vienas puses, visjautrākā daļa dzīvē ir tas journey, tas tavs piedzīvojums, tas gājiens līdz tai lietai, ko tu gribi. Visticamāk, ja tu par kaut ko lūgsi, ko tu konkrēti gribi, Dievs tev dos vislabāko piedzīvojumu līdz tam. Jā, tieši tā. Jā. Tas tev jebkādā veidā arī nodrēs. Bišķi no šīs tēmas novēršoties. Vispār interesanti, tu iepriekš taisīji vispār kontentu ārzemniekiem, visu pārējo saistībā ar ārzemēm. Kāpēc tu izvēlējies Latviju? Jā, tur ir interesants stāsts. Es sāku taisīt saturu Anglijā, Amerikā, vienkārši uz ārzemēm, lai piesaistītu klientus tieši šajā fitnesa sfērā. Galvenais mērķis bija nopelnīt naudu. Es sapratu, ka man tas sanāk, es to varu izdarīt, man ir laba angļu valoda, jo es tur Beļģijā nomācījos 8 gadus. Kāpēc nē? Tas tur paņēma mentoru no Amerikas un iemācījos tur visādas features un sāku dabūt klientus. Tas diezgan ilgs process bija, kurus arī izdegu pa vidām, jo es vienkārši hustloju. Man bija tā mentalitāte, man ir jātiek, man jādabū kaut kas, man jādabū tur 20, 30, 50 k mēnesī. Bet, tagad ir man tāds, bet tad man bija tas galvenais mērķis un tāpēc es to darīju. Bet līdz brīdim, kad es atstos pret sienu, un Dievs man uzrunāja, ka tas nav tas, ko es gribu, lai dara. Un tad es savā galvā biju sapratu, ka es sākšu Latvijā, varbūt iedvesmot Latvijā cilvēkus. Savējos tā darīt. Bet es sāku to darīt. Līdz brīdim, kad atkal nesen, tas nav tas, ko es gribu, lai es daru. Bet tagad, tagad es vairs to nedaru, bet es Latvijā sāku to veidot. Arī man labi aizgāja, viss bija notika, bet tas nebija tāpēc, ka neiet. Man tieši ritīgi gāja abos brīžos, man bija tā, ka ritīgi iet, ka tūlītās būs, ka tūlītās vienkārši
Un, nē, jo tur es arī labi pelnīju. Man tikai vajadzēja palielināt reklāmas kampaņas izmaksas, cik es tērēju reklāmās un būtu aizgājis. Un vienkārši kā nē. Un šeit arī nē. Un tāpēc es tagad kopā ar sievu mēs attīstam citu uzņēmumu. Un tas sociālais mediju, mans ceļojums vēl priekšā. Es nezinu, kur tas aizvedīs. Jā, interesanti. Jā, ļoti interesanti man pašam, bet jā. Runājot tieši par sociālajiem medijiem, man interesē, tu mārketingu esi mācījies, jā? Nosacīt, jā, protams, ceļā, jā. Bakalaurs vadības zinības, tur kaut kāds mārketings bija, bet vairāk pašmācību un caur to mentoru, 2 mentorus es paņēmu. Un, jā. Krūta. Jo es skatījos, ko klausījos video, to skriptu, man likās, baigi dzirdēts. Labas lietas. Jā, paldies, tas ir, jā. Mentori, es ļoti iesaku mentorus cilvēkiem ņemt. Tas ir, ja tu kaut ko zini konkrēti, gribi kaut ko sasniegt, tad paņem mentoru, samaksā viņam, tā bija liela nauda abos gadījumos, bet tu reāli samaksā viņam par to, ko viņš ir izdarījis, ko tu gribi izdarīt. Un kāpēc lai viņam nesamaksātu, lai tu ātrāk to saprastu? Un tas man bija tāds, tāpēc es arī ieteiktu. Latvijā īstenībā tas mazāk pieejams, nav tāds baigies. Ārzemju mentori? Jā, Amerikā. Abi bija Amerikas. Jā. Kādā veidā vispār viņi dabūna tā? Tu vienkārši skaties internetā, Instagramā, tu vai redz viņa reklāmu, vai kaut kā viņš to izmetās. Un viņš tieši specifiski to arī dara, to māca, gan mārketingu, gan pārdošanu. Jo, lai dabūtu klientus Anglijā un Amerikā, man vajadzēja pirmkārt dabūt viņus caur mārketingu, caur reklāmu, caur organiku mārketingu. Un tad man arī vajadzēja viņus dabūt uz sazvanu, sales call. Un tajā pārdošanas sazvanā man viņš arī bija jānopārdod. Lai viņš reāli paņem ļoti tādu dārgu programmu. Un tas viss kā lai es to varu savādāk zināt, ja es nepaņemu mentoru, kurš to visu zina, man to iemāca. Jā, laiku arī ietaupa. Ļoti, jo pašam to visu izzināt un kaut ko mēģināt, protams, var, bet tas ir daudz ilgāk un grūtāk. Iepriekš runājām par Bībeli, bet vai tev ir kaut kādas grāmatas, kuras tu ieteiktu, kuras būtu tiešām jāizlasa tādas, tieši uz dzīvi vērstas, varbūt kaut vai Harry Potter vai kaut kā viņākā daļa, kādu. Jā, tu man būtu šo paprasījis pirms pusgada. Es būtu kaut ko iedevis, kaut kādas, man tur arī uz palodzes stāv kaut kādas 20, un tur vēl kastē vēl 20. Esmu lasījis, un zinu, kā ir kaut kādas idejas, bet neieslīgstot atkal varbūt tajā dziļāk, bet man viss, ko es tagad varu ieteikt, ir Bībele. Man priekš sevis arī es nevaru nevienu citu grāmatu palasīt pa lielam, jo tu saproti, ka visas kaut kādas dzīves patiesības eksistē jau, vai ne? Jo tas ir vienkārši, piemēram, matemātikas likumi, tie jau visi eksistē. Visas kaut kādas formulas, kaut kādas vienādojumi, tas viss eksistē, vai ne? Kaut kādi likumi, kuri šeit ir. Mums vienkārši tie ir jāatrod. Un saprot, grāmatas, visas, kuras uzrakstītas, tas ir autors ir atradis kādu likumu, kas strādā. Vai ne? Un viņš tev pastāsta par to likumu, kurš vienkārši strādā, un tu pielieto to savā dzīvē. Un es priekš sevis vienkārši esmu atradis, ka tie visi likumi ir Bībelē. Un tā kā visu, ko esmu izlasījis kaut kādā nereāli labā grāmatā, es pēc tam lasu Bībelē, pagaidām šeit jau viss teikts ir. Un tas man bija tāds, ka ja visi tie likumi jau ir Bībelē, un grāmatas autori, kur kaut ko sapratuši, viņi tikai valk ārā no turienes, varbūt pat neapzinoties, zini. Tāpēc, kāpēc lai es iet kaut kur citur, ja es varu iet pie pašas saknes, pie paša galva? Viņi arī cik veci ir? Vispār visa literatūra viss sākās tikai no Bībeles. Viņi dzīvi nodzīvot viņā. Mums ticamāk arī viņā ir visvairāk tās mācības. Tur mēs arī varam ieslīgt dziļāk, bet es ticu, ka ir kaut kāda viena patiesība, kas te vispār notiek, kā mēs esam radušies. Un, ja tā grāmata, kas ir tur pierādīta ārprāts, jūs paši varat pastudēt, tu gan jau esi studējis, ka viņi ir, tu nevari noliegt to, ka viņi ir patiesi, kas tur rakstīts ir patiesi. Un viņi tur, ja viņi saka, ka tur ir viena patiesības, kā mēs visi stāvam, tad arī tā arī ir. Tad es vienkārši tam arī sekoju, un tas ir tas galvenais grāmata, ko es varētu sev ieteikt citiem. Runājot tieši par zināšanām, tad tu visas zināšanas uzņem konkrēti no Bībeles. Galvenās. Noteikti, jā. Protams, es teiktu, ka no Bībeles un vienkārši, kad tu dzīvo un tu pielieto to, kas rakstīts Bībelē, un tādā veidā tu
saprot, vai ne? Jo zinātne arī ir vienkārši tā garīga, jo tas saprota, ka tu paņem kaut kādu hipotēzi, vai tas varētu būt vai nebūt, tad tu paņem kaut kādu principu un tu to pielieto to principu tajā situācijā, un pēc tam tev ir rezultāts. Un tu saproti, vai tā ir patiesība vai nav patiesība, tas princips vai strādāja. Saprot, tā zinātne arī balstās uz to, un tāpat arī dzīvē. Tu vienkārši saproti, ka kaut kāda situācija, un Bībelē ir princips kaut kāds vai kaut kādā grāmatā vai jebkur, un tu pielieto to principu, kas strādā. To principu. Un tā tu saproti, vai tā ir patiesība vai nē. Tu pats tā kā testēji savā dzīvē. Un es vienkārši esmu testējis Bībeles principus, un arī viss, kas tur rakstīts, es saprotu, tā ir patiesība, tā ir patiesība, tā ir patiesība, tā ir patiesība. Un tādā veidā es vienkārši esmu nonācis. Un interesanti, Bībelē ir rakstīts, ka patiesība darīs jūs brīvus. Un tas man ir bijis pēdējā laikā, kad tas darīs man brīvu. Par brīvību runājot, tas gan tur piekritīšu. Tā sajūta ir tāda. Kad tu ieelpo, tad tāds, kaut ko es bišķi saprotu. Man personīgi vispār iepriekš bija drausmīgākais stress dzīvē. Tagad es arī futbolu spēlēju, brīvīgais, ka visu kaut ko daru, uzreiz bum, stress. Tāds, pēc tam sapratu, ka tā ir reāla brīvība. Tā kā izelpot visu slikto, un pēkšņi tā dzīve uzreiz cierādāk izstījās. Bija mazāk uztraucies par lietām, uzreiz likās viss tāds, izdosies, neizdosies, kas ir sliktākais, kas var notikt. Tāpat tās viss sāks no jauna. Tieši tā, un tu saproti šā vai tā, mēs kā Salamans, visgudrākais vīrietis, kāds jebkad bijis, arī pierādīts vēsturiski, visbagātākais, kāds jebkad bijis pa lielam. Viņam bija viss tur ķēniņš, viņam viss bija. Un viņš saka, viss ir vēja ķeršana, viss ir vienkārši tik bezjēdzīgi. Viss, ko tu var darīt, ir veidot attiecības ar Dievu, baudīt sauli un viss tā kā. Un tāpēc arī tu tā kā saproti, ka Bībelē arī rakstīts par to, ka Jēzus saka, ņem manu jūgu, atdod savu, ja mans ir viegls, man nasta ir viegla. Tas arī tas, ko es arī, kā tu saki, un arī es pats piedzīvoju, pirms tam tāds stress, tu vienkārši to kaut ko vajag. Bet tad tu saproti to brīvību, to realitāti, to patiesību, tas vienkārši tāds, safe. Ja tev jādabū, tas ir, tad tu dabūsi. Jā, tad ir dabūs, tā kā, tas būs, tad būs, nebūs. Ja nav, tad es kaut ko neesmu iemācījies, lai man tas būtu. Ja man tas būtu, man tas nāktu par sliktu. Piemēram, tagad ir kripto miljonāri, un bāc, kā viņi visi tur šausmīgās depresijās un nolietojušies. Jā, tu aizēji līdz tam brīdim nekāda tādā ziņā. Jo viņi arī dabū pārāk ātri kaut ko, saprot, viņi nav gatavi tam. Daudz par to arī runāja, ka tu to dabū par ātri, tev vajag to ceļu līdz tam, tev jābūt tā kā grūtībām. Un man ir tāds, ja man kaut kas nav, ko esmu gribējis, tad super, tad es neesmu tam gatavs vēl. Tad man tas nāktu par sliktu. Acīm redzams, neesmu kaut ko iemācījies, kas man ir jāzina vai kā man ir jādomā, lai es saņemtu to, ko es it kā gribētu. Bet tāpēc man ir tāda paļāvība uz Bībeli, uz Dievu, ka viņš mani māca un ved cauri, un ja esmu gatavs, tad dot, tad super, ja nav, tad super. Tā kā, un tad uzreiz rodas jautājums, kurā brīdī tu esi gatavs, bet vai tas ir jautājums, ko mums būtu jāatbild? Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka, zin kā, ja tu esi gatavs, tad tas atnāks. Jo tāpēc arī saka, pat arī neticīgi cilvēki, viņi saka, ka nevis tā vietā, lai tu fokusētos, kā var vairāk nopelnīt naudu, kā kaut ko iegūt, fokusējies, kādam cilvēkam tev ir jābūt, lai tu varētu iegūt to naudu. Piemēram, ja kādam ir lielam uzņēmējam, liels uzņēmums, kāds viņš ir, kāda viņa principi, kā viņš darbojās, fokusējies, lai tu esi tāds kā viņš, tas raksturs, un tad tā nauda atnāks, jo tu esi tās cilvēks, pie kur tā nauda atnāk, jo tu esi zinošs, mārketingā, pārdošanā, tu esi disciplinēts, tev ir visas tās rakstura īpašības, un tad arī tas atnāks. Tāpēc arī tic, pēc Dievs saka, dzenies pēc manis, es tās visas lietas piemetīšu. Nedomā par tām lietām, es piemetīšu. Ja tu dzenies pēc viņa, pēc patiesības, tu apzinies, saproti patiesību, viņi dara tevi brīvu, tev ir tās visas rakstura īpašības, Bībelē teikts, tie ir gara augļi, un tad tās visas lietas atnāk, jo tu esi tās, kurš var panest tās lietas. Un tāpēc, kā es to redzu, tur pat nevajag fokusēties to, tu vienkārši dzenies pēc patiesības, un tev tas viss tiks piemests. Un tad arī, kad tev tas ir, tas tev nenospiedīs, kāds miljonus, tev tās, safe. Tehniski jau var dzīvot arī bez naudas. Ir tie cilvēki, kur aizbrauc vispār uz taizemi, dzīvo it kā. Arī tas nav viss par naudu, bet, protams, tu vari dzīvot. Tā kā es saku, es pats pie sevis domāju, es būtu tikpat laimīgs, ja man sirdī būtu, ka es gribētu būt skolotājs, piemēram, matemātikas labs. Pelnīt 1,500 mēnesī, es būtu laimīgs. Man nevajag neko vairāk. Saproti, tu dari, ko tu mīli, kas tev patīk un kur tev Dievs ir vadījis. Man tās tagad mūsdienās skaties, Dubajā tur miljonāši tur. Tev ir sirdī būt tur mediķim vai kam.
Tu vienkārši ej dzenies pēc uzņēmēja darbības, jo tu kaut ko un tu vienkārši nospies un nelaimīgs. Tā ir liela problēma arī ir, man liekas, tieši kā teici, tiem visiem kriptodžekiem. Tagad jau mīmkoinistiem visiem, ka tu dabūji to naudu, ko tu esi dabūjis no tā. Bet vai tiešām nauda bija tas, pēc kā tu skrēji? Jo bieži vien tie paši bokseri vai kāda veida sportisti, viņi beidz savu karjeru, viņiem viss aiziet vispār pakaļ. Tas pats Maradona, viņš aizgāja nošņaucās. Dabūjis, labi, tas nebija no kokaīna, bet fakts kā tāds, ka ļoti, līdz ko tu beidz darīt to, ko tu mīli, uzreiz viss aiziet galīgi. Tas arī ir tas, ka tu dzenies pēc kaut kā, nevis vienkārši, ka tu esi un esi apmierināts, kur tu tagad esi. Ja tu dzīsies pēc tās naudas, tu dabūsi to miljonu no kripto vai no kurienes, tev pēkšņi tas ātri atnāks vai ko, un tu gribēsi vēl 1 miljonu, jo tu dzenies pēc naudas. Tā kā nekad nepietiks. Kā mēs minējām, tā vienkārši vēja ķeršana. Un tā kā tu aizēji un saproti, ka viss ir bezjēdzīgs, tev īstenībā nav tās rakstura īpašības, lai tu noturētu to naudu, un tad tu vienkārši aizēji pa burbuli. Tas tā gan ir. Cik sapratu, tu esi cīnījies ar depresiju, nospiestību. Iepriekš tu teici, ka tu vēlas par šo parunāt. Izstāsti, kā tas bija un kā tu vispār cīnījies. Jā, es gribēju par to parunāt, jo man liekas, tas ir ļoti tāda aktuāla tēma. Mūsdienās tu vienkārši redz ārprātīgas ziņas, jaunums, ka cilvēki atņem savu dzīvību, jauni cilvēki, vīrieši. To arī skaties pēc datiem Amerikā, man liekas, tika izsniegts, ka tur pēdējā gada laikā pa 30% depresija un nospiestība ir augusi. Pa 30% tas ir ļoti liels skaitlis. Un, es arī varu teikt, tajā pašā kategorijā pat biju jau sākot jau no 11 gadiem, 15, 14. Jā. Es nebiju pie ārsta, ka tā ir depresija. Bet vienkārši tāda nospiestība, konstanta nospiestība. Tā kā, lai kas notiktu, pamosties tev tāds grūzis. Un tas aizgāja ļoti dziļi, ka brīžiem tev tās reāli nafik vispār dzīvot. Bet tad es paldies Dievam par Bībeli, par attiecībām ar Jēzu, ka tas ir tas, kas man izvedas ārā no tā, ka tu vienkārši saproti, ka tās nospiestās depresīvās domas nav manas. Tas ir vienkārši tā apziņa, ka mēs šeit esam, šeit viss ir garīga cīņa. Tā kā es nezinu, tur jebkurš cilvēks, man liekas, var piekrist, ka šis, ko mēs redzam, kas šeit ir, tas nav viss. Ir kaut kas vairāk, saprot, un ir tas garīgais, pēc Bībeles to saka, neredzamais ir daudz reālāks par redzamo. Es vienkārši konstanti zaudēju tajā neredzamajā cīņā, jo es nezināju, kā ar to cīnīties. Es vienkārši pieņēmu to, ka es visu laiku esmu nospiests un depresīvs. Tā ir kā tā būtu norma. Tas vienkārši tā ir, tāds es esmu. Bet tad Bībelē rakstīts, nē, reāli cīnīties pret to. Jums ir rekords dot uzvaru, tev ir dos viss, kā tu izdarīt. Un tāds, super, un tad es sāku to vairāk iedziļināties tajā, paļauties to. Un vienkārši viens pa vienam tu vienkārši to uzveic. Un, protams, ir tādi vairāk praktiski soļi, kā izbēgt no tā, bet man pats lielākais bija vienkārši Bībele. Un, protams, arī visi tie īstermiņa baudas un narkotikas un tā tālāk, tas vienkārši novājina tavu prātu, novājina tevi, ka tu nespēji ar to cīnīties. Un tāpēc arī visas tās īstermiņa baudas pātrina un palielina, tāpēc mūsdienās ir daudz vairāk, tas pātrina un palielina to, cik ātri tu noej tajā depresīvajā stāvoklī, tu nespēji ar to cīnīties. Tāpēc arī Bībelē rakstīts, ka neļauj nekam sev kalpināt, jo, ja tev kaut kas kalpina, tad vienkārši esi bājuši mentāli. Un tad tev var uzbrukt. Bet, tas, kas vienkārši man ir izvedis ārā no tā, un tagad crazy, tur pēdējo gadu, 2 gadu laikā vienkārši esmu bijis tik mierīgs, priecīgs kā vēl nekad. Kā tu vispār sāki lasīt? Kā tev ienāca tā doma? Es jau kopš bērnības esmu bijis draudzē, man vecāki ir ticīgi. Un uzaugu draudzē, bet palielam tikai kaut kur 19, 20 gados. Es sāku arī klausīties, pēkšņi man interese bija tāda, arī es to visu cīnījos un sapratu, ka kaut kam ir jābūt, un es sāku klausīties tur internetā sprediķus, tur runāju, tur dievkalpojumos, un arī uz dievkalpojumiem gāju. Un vienkārši kaut kā, tas viss sāk vērties vaļā, līdzīgi kā tu man arī iepriekš stāstīji, ka tu vienkārši sāc saprast, ka kaut kas tajā ir. Tu vienkārši kaut kas ir. Un tā sajūta tāda. Un vienkārši tāda bāc, tu zini visu laiku kaut kas ir, kaut kas tajā ir, un to pat nevajag nevienam pateikt, vai nevienam tev nevajag pierādīt. Tu vienkārši zini, ka kaut kas tajā ir, un tev saprot, ka
Es saprotu, ka šī ir mana izvēle. Vai es saku jā, vai es saku nē, vai es tam padodos vai nē. Tas bija 19, 20 gados. Es sapratu personīgi priekš sevis, ka kaut kas tajā ir. Nevis, ka man tur liek tur darīt pareizi vai kā. Un tās personīgās attiecības, kā Bībelē ir rakstīts ar Dievu, ir pilnīgi aizvedušas pat šiem, cik jau 5, 6 gadiem jau ļoti tālu. Un tas viss sākās, kad es sāku apdomāt, ka kaut kas tajā varētu būt un sāku ļauties tam. Un tad Dievs jau arī Bībelē saka, ka viņš ikvienu valks jau tuvāk. Un viņš mums devis tik brīvu gribu, tas no mums atkarīgs, vai mēs sakam jā vai nē. Jā, tad tas ir mīlošs tēvs, un viņš saka, izvēles vai nē, tas ir uz tevīm. Jā, un par šito tieši runājot par izvēli, es to visu laiku domāju, nevaru saprast, kā tas ir. Dievs saka, mums ir izvēle, bet tajā pašā laikā viss ir pēc viņa plāna. Un par to es laiku domāju. Es zinu, ka mēs, ja nonāksim debesīs, tad būs brīdis, kad mēs sapratīsim lietas, kas mums jāsaprot. Es laiku brīnos, ir daudz jautājumus, kuriem es gribu dabūt atbildes. Bet vai uz viņām vispār kādreiz iegūst atbildes, vai nav vajadzīgs to zināt? Man arī ir pāris lietas, bet īstenībā, jo vairāk laiks iet, es vienkārši esmu daudz ko atlaidis, palaidu, es uzticos, un tad Dievs man to atklāja. Ne visu, protams, es domāju, ka mēs, Bībelē rakstīts, cik augstas ir manas domas, tik Dieva domas, kā tur bija. Jo cik tālu ir zeme no debesīm, tik tālu ir manas domas no Dieva domām. Mēs nespējam vispār tajā ierupties, bet viņš atklāja daļu no sevis laiku. Tāpēc ir lietas, kuras arī vienkārši pats palaižu. Labi, es nesaprotu, bet es uzticos, ka tu man parādīsi to. Jā. Un par to brīvo gribu ir tā, ka viss notiek pēc Dieva plāna, jo viņš ir ārpus laika. Saprotu to, ko tas nozīmē būt ārpus laika. Tāpēc ir tāds. Bet viss notiek pēc viņa gribas, bet viņš ir mums devis brīvu gribu. Viņš jau zina, vai tu pieņemsi viņu vai nē. Bet viņš tev dod brīvu gribu, savādāk viņš būtu izveidojis tevi kā robotu. Saproti, ka ir viss jau nolemts, ko tu izdarīsi, bet tev tagad ir tā brīvā griba izvēlēties. Interesanti. Tādā ziņā ļoti daudz jautājumu, uz kuriem gribētu zināt tās atbildes. Bet no vienas puses tāds ir jāuzticās. Tā ir jāuzticās, tāpēc Bībelē rakstīts, ka ticība ir kā sinepju graudiņš. Ja tev ir kā sinepju graudiņš, tev pietiek, viss ir kārtībā. Un tāpēc arī teiks, tam, kuram nav, tam atņems to, kas ir, un tam, kuram ir, dos vēl vairāk no tā vēl, kuram nav. Un tas pats ir ar ticību. Ja tev ir neliela ticība uz Jēzu, uz Dievu, liec to uz viņu, tev ir daudz šaubas, bet tev ir maza ticība, tad viņš pavairos, viņš dos vēl, jo tu saki, ka man ir. Bet ja tu pieņem to un notic, ka man nav ticība, es nezinu nē, man nav ticība, tad tu atņems to ticību, kur tev ir. Tāpēc, ja tev ir maza ticība, liec to uz viņu, paļaujies, un tu vienkārši redz, kā ar laiku viņš to pavairos. Ne jau bet viņš tev parādīs, tā ticība vairosies. Bet tas ir mūsu uzdevums, to pirmo soli. Es paļaujos, es uzticos, lieku to mazo ticību, aiziet. Jā, bet ir tas stāsts par kaut kādu, nepateikšu no kuras vietas, bet bija viens vecs vīrs, kurš visu laiku Dievam lūdz. Es gribu saprast, kā tas viss notiek. Par saprašanu, lūdzu par saprašanu, ka viņš grib saprast visu. Un tad viņš cik tur gadus lūdza. Un beigās viņam parādījās sapnis, kur mazs puika, viņš uzreiz tas vecais vīrs saprata, šis ir Dieva sapnis. Un tas mazais puika tur glāzi rokās, pieiet pie jūras krasta un smēl iekšā ūdeni. Un saka, ka krūze nevar piesmelt, jo okeāns, tā jūra pārāk liela. Tas nav iespējams. Jo tā krūze, cik tu var piesmelt, tas ir pats cilvēks. Un to visu tu nevari jūru piesmelt pilnu. Jo mēs neesam radīti, lai saprastu visu līdz galam. Tā kā šī nelielā varbūt mistērija pat ir laba. Jā, bet tajā pašā laikā tā ir neliela mistērija, bet tajā pašā laikā viss, ko mums vajag saprast, ir atrodams Bībelē. Jā, tā ir instrukcija uz debesīm. Jā, kā man vispār dzīvot, ko man vispār darīt. Bet es gribēju jautāt, kā tev ir ar šitām konfesijām? Visām ir katoļu baznīcas, pārējsticīgās, protestantu. Man personīgi šis jautājums ir ļoti aktuāls, jo es cenšos saprast, uz kurieni īsti iet. Es esmu bijis, man liekas, pagaidām uz visām izņemot uz pārējsticīgo un laikam anglicismu. Un vēl protestantiem daudz ir. Kā tev cīstās viss?
Jā, tas ir interesants jautājums. Un ir, kā jau zini, viņam ir daudz viedokļu par to. Jā. Mans viedoklis ir tāds, ka tas viss ir par Bībeli. Tā kā ir viena patiesība, un man liekas, ir jābalstās uz kaut kādu patiesību, kas ir ārpus cilvēka domām vai cilvēka pieredzēm. Un tā, man liekas, tā viena patiesība, kas ir konstanta, un tu katrs var papētīt Bībeli pats par sevi, kā tur burtiski ir paredzēta nākotne, un tā ir piepildīta, un ka Dieva dēls ir nācis, un arī viss, kas tie apustuļi, kuri to apliecināja ar savu miršanu, arī tas viss ir kā, faktiski pierādīts, ka tā ir patiesība. Bībelē, kas rakstīts, ir patiesība. Bībelē ir rakstīts, ka ir viena patiesība, kas ir Bībele, kas ir Jēzus. Tā ir vienīgā patiesība, ir Jēzus, un viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība. Tad, man liekas, tas galvenais fokus ir ārpus konfesijām, ko Bībelē saka. Okay. Jo ļoti cilvēks var pielikt savu viedokli, savu skatījumu, un tas var pazaudēt vispār to galveno domu, ko Bībele ir teikusi. Es negribu nevienu tagad tā teikt par to, bet ir pārsvarā ļoti, visām varbūt, bet konfesijām ir kaut kas, kur man tāds pagaidījums par Bībeli lasat. Bet jā, kaut ko vienmēr pieliek klāt. Vienkārši, ko jūs pieliekat no sevis kaut kādu rekuru, kas ir Bībelē teikts. Jā. Tā kā ka Jēzus, piemēram, ir piepildījis visu bauslību, ka viņš visu ir izdarījis, viss ir piepildīts, ka mums vienkārši jādodas pie viņa un jāpaļaujas. Kur tev ir teikts, ka mums vajag tagad, sakot pēc baušļiem, mums vajag tur rītīgi iet un tur kādam maksāt, lai grākus nožēlot? Man vienkārši liekas, tas man uzdevina īstenībā dusmas, jo man tāds, jūs esat aizgājuši, Dievs ir tiesnesis, es neesmu tiesnesis, mēs neviens nevaram tiesāt. Un Dievs pats tiesās. Bet man ir tāds, ejam lūdzu atpakaļ visi pie Bībeles un ko Bībele saka. Jā. Un par draudzes izvēli un tā es arī teiktu, vienkārši vajag Paļauties arī ja tu pieņemsi, ja es tev ir svētais gars, daudziem viņas liekas, par ko jūs tur runājat. Bet, agrāk vai vēlāk, jūs sapratīsiet. Bet svētais gars vada. Un vienkārši esi atvērts, esi Bībelē un saproti. Un mans tāds kā es to skatos. Ja, piemēram, kaut kāds mācītājs, sludinātājs dod man vēlmi tuvoties Jēzum, tuvoties Dievam un lasīt vēl vairāk Bībeli, nevis aiz tā, ka es tagad esmu nosodīts savādāk un kā, bet aiz mīlestības, kas reāli es nevaru tik ļoti to vēlos, viņš man palīdz saprast to Bībeles patiesību, tas ir labi priekš manis. Jā. Bet, ja tas man iedod tādu bāds, man jāslēpjās, es nevaru, man sev jāpārmet, un tagad, zinu, kas ir daudz tādu, zinu, man liekas, kā tas ir labi priekš manis, ka tas man attālina no Dieva. Jā. Bībelē bija teikts, ka nāks tālāk laika, tad kristieši būs sašķelti savā veidā. Jā. Man liekas, tas arī notika tajā brīdī, kad katoļi sašķēlās ar pareizticīgiem, jo tad arī sākās viss šitais. Un, interesanti, kā tas ir. Tāpēc, man liekas, katram cilvēkam arī pašam jāstāsta. Katram cilvēkam, tāpēc man liekas, tev ir jābūt savā draudzē, tev ir jāklausās, ko mācītājs saka, jo mācītājs ir gans. Bet tajā pašā laikā tev ir pašam jābūt personīgām attiecībām ar Dievu. Jā. Jo Dievs ir aicinājis katru attiecībām ar sevi. Un tu lasi, un tu vienkārši jūti, ka kaut kas neštimē. Tad aizēj varbūt, ne uzreiz prom, bet ej runā, ej mēģini saprast. Vienkārši esi pats atvērts, nevis mēģini izdarīt pareizos kaut kādas lietas, tur pareizos. Jā. Tur rutīnas, reliģiskās vai ko, un tās nav attiecības. Jā. Un attiecības, pats veido attiecības. Un, ja tu jūti, ka kaut kas nav, tad lūdzu Dievu. Tā ir. Ir jāveido attiecības Dievu. Tā ir. Vienkārši tas pāri visam. Jo Dievs arī viņš ir mūs veidojis, kāpēc? Lai pirmkārt mums būtu attiecības ar viņu, viņš ir tik ļoti mūs vērtē, ka viņš vēlas šīs attiecības. Viņš ir mūs radījis tikai par mata tiesu, savādāks nekā viņš ir. Viņš vēlas šīs attiecības. Un arī otrs tas, ka viņš grib, lai mēs valdam par visu, ko viņš ir radījis, lai mēs baudam. Tāpēc, tas pāri visam tas viss nāk no attiecībām ar viņu. Bet mums nevar būt attiecības ar viņu, ja mēs neesam pieņemši Jēzu par savu kungu. Jo savādāk mēs esam vienkārši grēcinieki. Man liekas, tādā ziņā runājot par baznīcām, šitām visām konfesijām, ļoti nozīmīgs brīdis ir tas, kad šitas Pēters, viņš jau ir tas, kas ir šitas, kā viņš bija, tagad atcerēšos īsto, stūrakmens
Draudzes stūrakmenis. Jā. Vot to daļu es ritīgi skaties, man diezgan īsti likās. Kāds tev domas par to? Man tāds domas ir, ka tas viss ir par Jēzu. Yeah. Ja kāds kaut kur ienāk iekšā, paņem kaut kādu, Pēters bija stūrakmenis, vai Marija, vai tur, manuprāt, ka tas ir ļoti nenozīmīgi. Manuprāt, tas ir viss. Bet ko arī Bībele sāko no vecās derības ar Noā, ar Mūzu, ar Ābrahāmu, tas viss ir par Jēzu. Līdz pašam galam viss ir par Jēzu. Viss runā par Jēzu, kā viņi vēl grib Jēzu, kā Dievs vēlējās Jēzu ienest šajā zemē, lai viņš nomirtu mūsu grēkiem. Un visi, kuri tic tam, kad es biju grēcinieks, viņi atzīst to un viņi pieņem Jēzu par savu kungu. Tāpēc, ka Jēzus ir Dieva dēls, es tam ticu un ka viņš paņems manus grēkus, esmu tagad brīvs. Man tagad varbūt manī ienāk svētais gars. Es piedzimstu no jauna, tas Bībelē ir teikts, ka man tā grēcīgā daba vairs nav. Man ir Dievs ir ielicis tikai no manas ticības, ko Jēzus ir izdarījis. Man ir šis jaunais cilvēks, man var būt attiecības ar Dievu. Yeah. Un tas ir par to, un tad veido attiecības ar Dievu. Pēters, Marija, Pāvils, viss ir par Jēzu. Jā, un tā atkal par to uzticību. Tu vienā brīdī tāpatās noliks īstajā vietā. Jā, tā ir. Pat ja tu arī kaut ko ne tā dari. Tieši tā, tas ir ļoti labi atziņa. Pat ja tu kaut ko tagad ne tā saproti, paļaujies uz viņu un es ar atvērtu sirdi. Tikai tu kaut ko saproti, es tāds visu to saprotu, es negribu dzirdēt nevienu citu viedokli par to. Jo mēs jau nekad nebūsim perfekti. Jā, Dievs mūs tik ved uz to, mūs viņš veido. Jā, un šis man arī tā, tev gan jau arī bija tāda perioda, kad liekas, kad ir ļoti labi un liekas, kad ir ļoti slikti. Un man liekas, es tagad ar laiku sācu saprast to, ka nekad jau nav ļoti labi un nekad arī nav ļoti slikti. Jebkurā gadījumā viss ir atkarīgs no tā kā, cik ilgi tu to spēj darīt. Jo ir tie brīži, kad ir lielā motivācija, tagad viss es runāšu ar Dievu, daru visu to, ko vajag. Tad pēkšņi kaut kad nesnāk, tad atkal paņem lielu pauzi, tad atkal un tā visu laiku uz apli. Tas ļoti līdzīgs šitai neprāta definīcijai. Darīt visu uz apli, ceru, ka kaut kas mainīsies. Jā. Tā kā tev pieeja tam visam ir? Jā, man bija arī līdzīgi, kas man bija pats svarīgākais, tas aizjau ļoti dziļi varbūt kristietībā, bet man pats svarīgākais bija atzīt, ko Bībele arī saka, ja es ticu, ka Bībele ir taisnība, un esmu tas pierādījis manā dzīvē un daudz dzīvēs, ka tā ir taisnība, ka Bībele ir teikts, ka visas mūsu domas ir ļaunas, viss, kas nāk no manis ārā, ir ļauns. Jā. Tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka pirmais cilvēks Ādams, viņš grēkoja pret Dievu, un viņam bija šī garīgā nāve, kas atšķīra viņu no Dieva. Un nāk visi nākamie, kuri dzimst no Ādama, caur Ādamu šajā dzimtā mēs visi esam grēcinieki. Vai ne? Un vienkārši tā apziņa, ka esmu pilnīgs grēcinieks, no manis nekā labs nenāk. Vienīgais, Bībelē rakstīts, vienīgais, kurš labs, ir Dievs. Vienīgais, kurš var būt paklausīgs, ir Jēzus. Tad saprotu, labi, tad es vispār pats saviem spēkiem nevaru būt labs, ne paklausīgs, nekāds. Viņš tas viss ir. Tad arī man pazūd šitas ten. Tad es daru labu, un tad nav motivācija, tad es kaut ko izdaru, es sagrēkojos, es nožēloju. Bet tagad man tāds bet es nevaru būt labs pats no sevis. Yeah. Bet tāpēc arī Dievs deva šo atbildi Jēzu. Un kamēr es paļaujos uz viņu, viņš var būt labs caur mani. Un tas ir ļoti dziļi un daudz, 99% varbūt nesapratīs. Bet tie, kur sapratīs, ka tā ticība uz to, ka, piemēram, rekur nāk kaut kādas tur demotivējošas domas, nāk kaut kādas nospiestības, nešķīzes, kaut kas, jebkas. Ja es viņus pieņemu kā savas, tas esmu es, tad es arī tā rīkošos. Tad man būs nospiestība, demotivācija vai ko. Bet ja es saprotu, ka rekur tagad pieņemot Jēzu par savu kungu, ir teiks, esmu darīts jauns, viss vecais ir pagājis, tās domas nav manas, man nāk demotivācijas domas, man nāk nospiestība, man nāk kaut kāda pārdzīvojuma vai ko, vai kaut kādas varbūt dusmas pret kādu, vai čaļiem tas ir bieži kaut kādas netiklas domas. Es vienkārši tās noraidu, jo tas neesmu es ticu, ko Dieva vārds saka. Yeah. Tad beidzās šitas ten. Tad beidzās motivācija. Nē, vienkārši es paļaujos uz Dievu. Es ticu, kas ir Dieva vārdā teikts pār savām domām. Un pat, ja kaut kāda doma atnāk, tāpēc ir Pāvils par to runā, ka Dieva vārds ir sirds prāta tiesnesis. Tev atnāk kaut kāda doma galvā, vai ne? Un Dieva vārds izšķir, vai tas ir no tava jaunā cilvēka, no Dieva, vai tas ir no vecā cilvēka, no Ādama, kurš ir grēkojis. Yeah. Un tad tu Dieva vārds, lasot Dieva vārdu, spēj atšķirt šīs domas. Un tādā veidā beidzās šitas ten, jo tu tikai dzīvo pēc Dieva vārda, ko Dieva vārds saka.
Un tas ir priekš manis bijis tāds liels pagrieziena punkts, kad iepriekš man visu laiku tā bija. Es centos ar saviem spēkiem būt labs. Pats to nevar izdarīt. Es būtu reāli, jo viss no manis nāk ārā, ir kas ļauns un slikts. Un tur teiks, ka tu nevari pildīt visus Dieva baušus, tu nevari dzīvot. Tas nav iespējams. Vienmēr nāks lepnums. Vienmēr nāks, viss izsitīs tev ārā, un tad visu laiku tie amerikāņu kalniņi būs. Bet atziņa, ka es nevaru, tikai viņš to spējīgs, un es paļaujos uz viņu, lasu Dieva vārdu un domāju saskaņā, rakstīts atjaunojies savā prātā, ka tu atjauno visu savu domāšanu. Es iepriekš domāju tā, bet es tagad tā vairs nedomāju, jo tas man ir aizvedis vienmēr uz depresiju. Bet ko Dieva vārds saka, nedomā tā, tas tā nedomāju, tas man neaizved uz depresiju, aizved uz prieku un mieru. Un tas ir tas, kas man ir palīdzējis, kas vienkārši noraidu visu savu veco, pieņem, kas Dieva vārdā teiks, un tas man arī pēdējā laikā vienkārši tāds, stabilitāte. Tāpēc saka, ka, ja tu balsties uz Dieva vārdu, nevis tu šaubies, tur laikā apkārt tu esi stabils kā uz klīns. Zelta vārdu. Tagad, lai nobeigtu tā smuki, kas būtu tas viens ieteikums, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš varbūt nesaprot, ko viņš tā kā dzīvē vispār grib. Viņš ir varbūt stadijā, kurā viņš jūtās tāds nekāds. Un viņš nesaprot, ko darīt vispār. Tagad gribās, lai ir labi, bet nav labi. Kā labāk būtu? Jā, tas ir sarežģīta situācija, bet atvērt sirdi, manuprāt, uz to, ka varētu būt kaut kas vairāk. Jo man patīk tas salīdzinājums, ka cik mēs ļoti fokusējamies uz sevi, tik mēs nospiesti esam un tik viss ir tā kā stresaini. Bet cik tu fokusējies pēc Bībeles tā kā uz zāru, uz Dievu, tik tev vienkārši viss aiziet prom, jo tā kā tu nefokusējies vairāk uz sevi. Un man liekas, tāpēc arī Bībelē bija tas, ka Pēteris, viņš staigāja pa ūdens virsmu, jo Jēzus arī staigāja. Un kamēr viņš skatījās uz Jēzu, viņš reāli staigāja, viņš ticēja, viņam bija miers. Viņš sāka skatīties uz vētru, kas apkārt notiek, bāms lejā, jo viņam pazuda ticība. Un tāpēc arī jebkuram, kurš varbūt iet cauri tādam grūtam laikam, viņam neredz jēgu vai viņš meklē dzīvē jēgu, vienkārši saprot, ka tu pats to nevari, nepaļaujies saviem spēkiem, atver savu sirdi. Lūdzu Dievu, kā tu vari, kā tu māki to mazo sinepu graudiņu, kas mums visiem ir, liec to viņā, un viņš tev vilks ārā. Un, protams, ir praktiski soļi, izdzēs ārā TikTok, Instagramu, visu šo centies no tā beigt projām. Čaļiem pornogrāfija vispār, tas tā kā nosit vispār tavu daudz ko. Bet tas vienkārši ievet tevi, tas novājina tevi, kā iepriekš minēju, mentāli. Centies no tā tikt vaļā un centies atvērt savu sirdi, lai Dievs tev var pacelt un tā kā parādīt, kāds tu īstenībā esi. Ka tu nepaļaujies savām domām, savām spējām, jo mēs to nevaram. Ideāli. Paldies, Eci. Paldies.